Tev noteikti vajag zināt par šo funkciju. Vienmēr produktos meklēju pievienoto vērtību, un tāda ir arī šajā indukcijas virsmā ar tvaika nosūcēju. Pēc 1 gada lietošanas esmu diezgan apmierināts ar savu pirkumu. Biju pārsteigts, cik labi strādā hop-to-hood funkcija, kas automātiski savieno indukcijas virsmu ar tvaika nosūcēju. Ar vienu pogas spiedienu uzreiz sanāk ieslēgt gan gaismu, gan tvaika nosūcēju, un pats foršākais ir tas, ka nosūcējs ieslēgsies tikai tad, kad tas sajūtīs nepieciešamību un arī nosūkšanas jaudu noregulēs pats. Un pēc gatavošanas arī nekas neatšķiras. Ar vienu pogas spiedienu varam izslēgt kā gaismu tā paša nosūcēju. Abi vēl kādu brīdi darbosies, lai var redzēt ēdienu, un telpu nepiepilda ēdiena smarža, kas pie labas maltītes nemaz nebūtu pats sliktākais scenārijs. Ir patīkami, ka visu uzmanību var veltīt ēst gatavošanai, un nav jāuztrauc par neko vairāk kā ēdiena pārcepšanu. Pats kontroles panelis ir intuitīvs un labi reaģē uz pieskārieniem. Katram no saucamajiem riņķiem ir iespējams uzstādīt taimeri, kuram iztikot atskan pīkstieni un riņķis automātiski izslēdzas. Ar šo funkciju olas un rīsus vienmēr izdosies pagatavot pēc personīgās receptes. Jāpiebilst, ka elektriskā teikana tavā virtuvē būs lieka, jo virsma uzsils tik ātri, ka tu vēl neesi paspējis atrast recepti, kad ūdens jau vārās. Hop-to-hood savienojumību var atrast AEG, Electrolux un Zanussi ražotājiem. Esmu dzirdējis, ka arī citiem tādas ir. Ja tev ir pieredze, ieraksti komentārā un padalies, vai šī funkcija arī tev ir noderējusi.